Mūsdienās šis priedēklis eko ir kļuvis te jau vai par modes lietu. Ik viens no mums vēlas uzturā lietot ekoloģiski tīru pārtiku, valkāt drēbes no ekoloģiskiem dabīgiem materiāliem un arī dzīvot mājokļos, kas ir ekoloģiski. Taču te uzreiz ir jautājums, kas, jūsuprāt, ir ekomāja? Kāpēc mēs vispār to tā saucam? Palūkojieties, ko Latvijas būvnieki nereti cenšas klientiem piedāvāt zem ekobūvniecības birkas, ir skaidrs, ka pašreiz pie mums vēl nav izveidojies priekšstats, kas tad īsti ir ekomāja. Tāpēc mēs versāmies ar šādu jautājumu pie ekspertiem. Lūk pāris definējumi. Man liekas, ka ekomāja vispār ir tāds nosaukums, ko katrs traktē kā nu grib. Sākot ar to, ka ir kaut kādi vidē draudzīgi materiāli, kas tur ir ražot uz vietas, un tad spriež, kas ir uz vietas, vai tas tur ir, piemēram, 60 km radiusā, 100 km radiusā, tur Latvijas teritorija vai kaut kāds kaimiņu valsts un tā tālāk. Ekomāja ir tas, kas izmanto resursus, kas ir atjaunojami. Tāds traktējums ir. Ekomāja, es domāju, ir ekonomiski saprātīga māja, kas ir kvalitatīvi uzbūvēta no materiāliem, kas ir vairāk vai mazāk Latvijai tradicionāli, teiksim tā. Koks, ķieģelis, bet nekāda vaina nav galā arī minerāla vatei, kas tiek izgatavota, piemēram, šai mājā no 80% no stikla atkritumiem. Ekobūvniecība noteikti nav reliģija, bet ir tāda vienkārši dzīves nepieciešamība. Manuprāt, tas nav nekas tāds sevišķs. Taču dabīgu, vidē draudzīgu materiālu izmantošana ekobūvniecībā ir tikai viena šī procesa puse. Otra nemazāk svarīgā lieta ir ēkas energoefektivitāte. Respektīvi, ekomāja būtu jābūvē tā, lai savā pastāvēšanas laikā tā izmantot pēc iespējas mazāk energoresursu. Līdz šim cilvēki īpaši nedomāja par to, piemēram, cik daudz siltuma pazūd caur mājas logiem, sienām, jumtu. Nedomāja, cik daudz elektrības būs jātērē uz mājas apgaismošanu, ventilēšanu un tā tālāk. Taču tagad, kad energotarifi kāpj uz augšu, bet maciņos naudas paliek aizvien mazāk, cilvēki ir spiesti beidzot šiem jautājumiem pievērsties ļoti nopietni. Ekoloģija no enerģijas taupīšanas šobrīd vairs tā īsti nošķirt nevar, lai kā arī to sabiedrība cenšas nodalīt domās, bet patiesībā tās ir neatdalāmas lietas. Jo, teiksim, dzīvojamās mājas, dzīvojamais, varētu teikt, pasaules kompleks, dod apmēram 40% no piesārņojuma. Tas ir saistībā kopā, protams, ar enerģijas ģenerēšanu, kas vajadzīga māja apsildei, ventilēšanai, būvmateriālu ražošanu un vispārējo. Apmēram 40% no pasaules piesārņojuma. Jā, un apmēram 30% no enerģijas patēriņa kopējā aiziet. Lai arī mums šķiet, ka, piemēram, lielākie oglekļa dioksīdi, bet CO2 ražotāji ir dažādas rūpnīcas un transporta nozare, tomēr statistika ir neapgāžama, un mēs redzam, ka arī katrs mūsu mājoklis dod savu artavu siltumnīcas efektu palielināšanā un ledāju kušanā. Cik lielā mērā šie procesi ir tieši cilvēka darbības sekas, par to zinātnieki vēl strīdas, taču viens fakts ir nenoliedzams. Tas, ka šis process iet un ka mēs šajā procesā dodam savu negatīvo pienesumu, par to neviens nevar vairs šaubīties. Tur vairs šaubu elementa nav. Iespējams, Latvijas iedzīvotāji ir liela veiksminieki, jo notiekošās klimata izmaiņas pie mums nav tik krasi jūtams kā citviet pasaulē. Tomēr līdzatbildīgi par šiem procesiem vidē esam arī mēs, tāpēc arī latvieši arvien aktīvāk sāk pievērsties zaļajai domāšanai. Protams, papildus šo atbildību par apkārtējo vidi stimulē arī Eiropas Savienības likumdošana. Tad Eiropā ir pieņemta dokumentu kopums, nevairs atsevišķi kaut kāds sektorāls, bet dokumentu kopums, kas paredz samazināt enerģijas patēriņu, palielināt alternatīvo enerģijas ražošanu un, protams, arī CO2 izmešu samazināšanu. Un visus par 20% šos te rādītājus līdz 2020. gadam. Tātad, lai 420 jāatcerās, tas nav pārāk sarežģīti. 420, kas nosaka Eiropas enerģētikas politiku tuvākajiem tātad nedaudz vairāk kā 10 gadiem. Nebūtu nav tā, ka par vides saudzēšanu ir sākts domāt tikai tagad. Šis temats pasaulē ir aktuāls jau vismaz pēdējos 20 gadus, un iestrādes vides saudzēšanā un enerģijas ekonomēšanā ir atrodams visdažādākajās jomās. Protams, arī mājokļu būvniecībā. Šajā periodā ir tā diezgan jau sasnieguši tādu līmeni, lai integrētas kopā vienā sistēmā, sākot ar būvmateriāliem, siltināšanas dažādiem materiāliem, logu
stikliem, pakešu tiem veidiem un tā tālāk. Enerģijas apmaiņas, siltuma apmaiņas sistēmām un tā tālāk. Teorētiski var par komercializējumu, tas ir par cenu, kas ir gandrīz vai līdzvērtīga vai salīdzinoši tuva parastajai mājai, var tikt uzbūvēt tāda māja. Un tas ir tas brīdis, kad tas var iet plašumā. Šis ir tas brīdis, kad var iet plašumā tāda būvniecība. Tagad ir pienācis tas brīdis, kad ir jāpārņem jaunas tehnoloģijas. Un šis ir tas brīdis, kad Latvijas cilvēkiem ir vērts attīstīt savu intelektu šajā virzienā, ir vērtība inženieriem, ir vērtība finansistiem, kas nodarbojas ar praktiskiem projektiem, nevis ar burbuli uzpūšanu. ASV bija pirmā valsts, kurā pārsprāga neprātīgi uzpūstais mājokļu būvniecības burbulis. Taču par spīti milzīgai krīzei, ekomāju, jeb kā Amerikā dēvē greenhouse, būvniecības nozara spējusi attīstīties visai nopietni. Es nesen lasīju materiālu, kurā bija aprakstīta zaļā māja, kura ir pilnīgi no pārējās pasaules neatkarīga. Tātad māja pati sevi apsilda, pati saražo elektrību, pati sevi veidina. Tā ir būvēta no ekoloģiskiem materiāliem. Neviens no ķīmiski aktīvajiem elementiem nav pielietots mājas nevienā būvs elementā. Mājas platība bija aprakstītās mājas apmēram 200 kvadrātmetru. Tā māja ir atvērta kā publiskai, tā teikt, apskatei un komerciāli pieejam jebkuram. Tās cena bija noteikti $75,000, kas pēc pašreizējā apmaiņas kursa ir apmēram kādi 40,000 latu. Tas nav pārāk daudz. Šī māja atrodas Massachusettsas štatā, kas platuma grādos sanāk kaut kur uz Vācijas-Francijas robežas. Ziemas tur nav skarbas, taču šajos platuma grādos nav arī nekāds dienvidzemju klimats. Apkure, apsildīšana, ventilēšana un tā tālāk, visus iekārtu darbināšana notiek ar ģeotermisko siltumu izmantošanu, saules paneļiem un arī neliels vēja ģenerators ir pievienots. Tātad platuma grādi, mājas izmērs 200 kvadrātmetru ir pietiekoši un pašpietiekoši tam, lai šī māja nebūtu pieslēgta ne Latvenergo mūsu izpratnēs, ne Latvijas gāzei, nekam. Šī māja darbojās pat neatkarīgi, 75,000, un mājas cena bija noteikti, ka tās cena iznāk apmēram par 25%, tātad par 1/4 daļu dārgāka nekā tā ir nekā vidējā mājas cena Amerikas Savienotajās valstīs līdzīga izmēra mājai. Taču būtiskākais ir fakts, ka štata valdība šādas eko jeb zaļās mājas būvniekam un īpašniekam atmaksā atpakaļ 25 līdz 30% no izdotajiem līdzekļiem. Tas attiecīgi šādu vidē draudzīgu, absolūti autonomu un energoefektīvu mājokli nostāda vienā cenu līmenī ar tādas pat platības tipisku nezaļo mājokli. Turklāt aprēķini liecina, ka šāda no ārējiem energopiegādātajiem neatkarīga māja sevi pilnībā atpelnīs 5 gadu laikā. Izklausās neticami, bet tā ir realitāte, kas visai nopietni tuvojas arī mūsu valstī. Tātad, šoreiz mēs noskaidrojam, ka ekobūvniecībā ir līdzvērtīgi svarīgi 2 faktori – izmantoto materiālu nekaitīgums uz mums un apkārtējo vidi, un otra lieta – ēkas energoefektivitāte, lai tā savā dzīves ciklā patērētu pēc iespējas mazāk enerģijas.